Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs pārdomāsim Dieva vārdus no Jāņa evaņģēlija 10. nodaļas. Tad Jeruzālēmē notika tempļa atjaunošanas svētki. Bija ziema. Jēzus pastaigājās templī Salamana kolonādē. Jūdi viņu apstāja un jautāja: cik ilgi tu mūs turēsi neziņā? Ja tu esi Kristus, saki mums to atklāti. Jēzus viņiem atbildēja: es jums teicu, bet jūs neticat. Darbi, kurus es daru sava Tēva vārdā, tie liecina par mani. Bet jūs neticat, jo jūs neesat no manām avīm. Manas avis klausās manā balsī, es tās pazīstu, un viņas man seko. Es tām dodu mūžīgo dzīvību. Viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans Tēvs, kas man tās devis, ir par visiem lielāks, un neviens tās nevar izraut no mana Tēva rokas. Es un Tēvs, mēs esam viens. Āmen. Nāc, mīļais Kungs un Dievs, nāc pie mums un svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Amen. Kādā Āfrikas nostūrī kristīgie misionāri sastapās ar interesantu lietu. Viņi pamanīja, ka pirms ēšanas vietējie ieliek mutē kādu ogu un tikai pēc tam sāka ēst ēdienu. Vēlāk viņi noskaidroja, ka tajā apvidū ēdiens, ko vietējie sev var sagādāt, nav īpaši garšīgs, tāpēc viņi bija atklājuši kādu ogu, kur apēdot negaršīgais ēdiens mutē kļuva garšīgs. Šī neparastā oga izmainīja garšas izjūtu. Negaršīgs kļuva garšīgs. Arī mēs savā dzīvē saskaramies ar negaršīgiem, jeb nebaudāmiem dzīves notikumiem. Bet kas mums ir tā oga, ko mēs varam ielikt mutē, lai nebaudāmi dzīves notikumi mums kļūtu baudāmi? Šī neparastā oga ir Jēzus. Ja mēs ņemam Jēzus vārdus savā mutē un viņa no sirds piesaucam, vēršam savu uzmanību uz viņu, tad dzīves notikumu mūs vairs nevar nomākt un pārmākt, jo nav nekā tāda, ko nespētu pārvarēt Kristus tuvums. Tā arī šodien mēs arvien meklēsim to, lai mūsu ticība un mīlestība uz Jēzu tiktu vairot un stiprināta. Mums nevajag neko tādu ļoti īpašu, neko dziļu, gudru, pārgudru, filozofisku, augstu vai dziļu. Mums vajag vienkārši Jēzu, kurš spēj mūsu dzīvē iedot īsto garšu un īsto dzīvības izjūtu. Dosimies tālāk un ielūkosimies šīs dienas pēdējā tekstā no Jāņa evaņģēlija 10. nodaļas. Arī šīs dienas pēdējā tekstā mēs lasām par kādu sastapšanos. Ar Jēzu templī sastopas jūdi. Īpaši tiek pieminēts, ka šī sastapšanās notika Salamana kolonādē, un pētnieki norāda, ka šajā Salamana kolonādē parasti uz apspriedēm sapulcējās jūdu reliģiskie līderi. Tāpēc Jēzus sastopa un uzrunā tieši viņu. Tie ielēns Jēzu un viņam jautā: cik ilgi tu mūs turēsi neziņā? Ja tu esi Kristus, saki mums to atklāti. Mēs varētu domāt, ka tas tāds labs jautājums. Cilvēki vēlas iepazīt Jēzu. Bet šoreiz reliģiskos līderus nevada pareizā motivācija. Jēzus viņam atbildēja: es jums teicu, bet jūs neticat. Darbi, kurus es daru sava Tēva vārdā, tie liecina par mani. Jā, lai nu kuriem, bet jūdu reliģiskajiem līderiem un rakstu pazinējiem vajadzēja atpazīt Dieva sūtīto glābēju.
jo Jēzus jau neieradās tukšā vietā, viņš neuzkāpa uz baltas lapas, bet viņa ienākšana tautā bija sagatavojuši Dieva dotie svēto rakstu vārdi. Paši jūdu reliģiskie līderi vecajā derībā par gaidāmo Mesiju jeb Kristu bija saskaitījuši vairāk nekā 400 pravietojumu. Vairāk nekā 400 apraksti. Es nezinu, vai var vēl labāk aprakstīt. Un to, ka viņi zināja šos aprakstus, labi parāda notikums ar austrumu gudrajiem, kad tie ieradās no austrumiem un meklēja mazo Jēzu, tad tie devās uz Jeruzālemi, bet Jeruzālemē Jēzus nebija. Kā viņi toreiz noskaidroja, kur ir Jēzus? Hērods atteicināja rakstu pazinējus, un tie norādīja uz svēto rakstu vārdiem, ka Kristus piedzimst Betlemē. Un tā arī bija. Nu, lūk, šie reliģiskie līderi visu brīnišķo Kristus aprakstu zinādami skatās uz Jēzu, bet neredz. Viņi neredz, vai arī ļoti nevēlas redzēt. Jēzus saka, darbi, kurus es daru sava tēva vārdā, tie liecina par mani. Šo sakot, Jēzus pasaka, ka nekādus pierādījumus, pēcefektus viņš nerādīs. Darbi, ko viņš dara sava tēva vārdā, ir brīnišķa liecība. Jums ir svēto rakstu vārdi, nu tad salīdziniet. Skatieties, lasiet un salīdziniet, vai tas, ko es daru, atbilst Dieva sūtītajam glābējam Kristum vai nē. Bet neticības aklums neko neredz un negrib redzēt. Tas negrib ne redzēt, ne arī dzirdēt. Tāpēc Jēzus tālāk saka, bet jūs neticat, jo jūs neesat no manām avīm. Manas avis klausās manā balsī, es tās pazīstu un viņas man seko. Jēzus norāda uz visai savādu lietu. Atcerēsimies, ka šos vārdus viņš adresē jūdu reliģiskajiem līderiem. Tiem viņš saka, jūs neticat, jo jūs neesat no manām avīm. Ko tas pasaka? Draudzē būdami, viņi nepiedar pie draudzes. Toreizējā baznīcā būdami, viņi nepiedar pie baznīcas. Jā, protams, papīri viņiem ir kārtībā, bet viņu neticības pilnā sirds tiem parakstīja spriedumu, ka tie nepiedar Jēzum, tie nepiedar pie Dieva draudzes kopības. Skarbs spriedums. Bet šim skarbajam spriedumam blakus Jēzus norāda uz to realitāti, kas attiecas arī uz mums. Viņš atbild uz jautājumu, kas tad pieder viņam tādējādi arī pie viņa draudzes. Jēzus saka, manas avis klausās manā balsī, es tās pazīstu un viņas man seko. Lai šie Jēzus vārdi izskan vēlreiz, manas avis klausās manā balsī, es tās pazīstu un viņas man seko. Šos Jēzus vārdus bija pamanījis arī mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters. Mūsu luterāņu ticības apliecībās Šmalkaldes artikulos viņš raksta, jo katrs 7-gadīgs bērns, paldies Dievam, zina, kas ir baznīca, proti svēti ticīgie āvis, kuras dzird sava gana balsi. Jo tā lūdz bērni, es ticu uz svētu kristīgu baznīcu. Šis svētums nepastāv kora, kreklos, tonzūrās, garos svārkos un citās svinīgās ieražās, kādas tās ārpus svētiem rakstiem ir sagudrotas, bet gan Dieva vārdos un īstā ticībā. Tātad vēlreiz, kas ir baznīca? Kas ir Kristus draudze? Tie ir svēti ticīgie āvis, kuras klausās Kristus balsī. Un kā Luters norādīja, tad šī klausīšanās balstās Dieva vārdos un īstā ticībā. Un šo definīciju prātā turēdam mēs varam arī padomāt, kas tad ir mūsdienu kristietis, kas ir mūsdienu luterānis. Vai tas ir cilvēks, kas tic uz Jēzu Kristu? Vai tas ir cilvēks, kas ir kristīts, kas ir iesvētīts,
kas varbūt katru svētdienu nāk uz dievkalpojumu. Lai arī visas šīs nosauktās lietas patiešām ir labas, tomēr tās nav vislabākās lietas, ja centrālā lieta. Jo kristietis ir tas, kas klausās Jēzus balsī. Jā, tu vari neticēt uz Jēzu, tu vari ticēt uz Jēzu, bet neklausīties. Tu vari būt kristīts, bet neklausīties. Tu vari būt iesvētīts, bet neklausīties. Tu vari katru svētdienu nākt uz baznīcu, bet tāpat neklausīties. Tas, kas arī mūsdienās kristieti padara par kristieti, ir klausīšanās Jēzus balsī. Ja tici Jēzum, klausies. Ja esi kristīts, klausies. Ja esi iesvētīts, klausies. Ja nāc uz dievkalpojumu, klausies. Un Jēzus norādē uz to, kas pieder pie viņa avīm, varam pamanīt vēl kādu ļoti svarīgu norādi. Jēzus saka, ka viņa avis klausās viņa balsī. Nevis reizi ir dzirdējušas, nevis reizi pareizai paklausās, bet klausās nepārtraukti. Un runa tiešām šeit ir par nepārtrauktu procesu. Tas skan neparasti, varbūt pat ekstrēmi, un kāds mūsdienās sacīt, ka ļoti fanātiski, bet es mēģināšu jums paskaidrot, ko nozīmē šī doma par nepārtraukto klausīšanās procesu. Sākšu ar to, ka es vēlos, lai mēs padomājam par mūsu unikālo uztveres orgānu ausīm. Un mūsu ausis ir orgāns, kas neatpūšas. Jo pat, ja mēs aizējam gulēt, tad mūsu ausis gulēt neiet. Ja tā būtu, ja ausis iet gulēt, tad mums nebūtu vērts modinātāji likt. Ja mūsu ausis gulētu, tad vispār nebūtu droši iet gulēt, jo tad mēs nedzirdētu nekādus apdraudējumus. Tāpēc atslēgvārds, kas šoreiz raksturo mūsu ausis, ir nevis tik daudz kā dzirdēšana, bet modrība, spēja reaģēt. Un te atkal varētu piesaukt līdzību par to, kā ganās ganāmpulks. Mūsu platumgrādos to labi varam redzēt, kā kādā pļavas stūrī ganās stirnu ganāmpulks. Tas ēd, bet tik pa brīdim paceļ galvu un skatās riņķī un klausās, vai viss ir kārtībā. No spējas laicīgi sadzirdēt apdraudējumu ir atkarīga ganāmpulka dzīvība. No mūsu klausīšanās Jēzus balsī ir atkarīga arī mūsu dzīvība. Bet atšķirībā no kāda savvaļas ganāmpulka, mūsu galvenais uzdevums ir klausīties gana balsī. Mēs nepaļaujamies uz sevi vai uz savu spēju reaģēt, bet mēs paļaujamies uz ganu. Jo viņš zina, kā un kurā brīdī reaģēt. Un šeit jāpiebilst, ka nav runa šajā vietā par kādu pārdabisku Jēzus balss dzirdēšanu. Runa ir par to, ka Jēzus balss dzirdēšana ir Dieva vārdu dzirdēšana. Jēzus balss ir tajā pašā laikā balss par Jēzu. Es atkārtošu. Jēzus balss ir tajā pašā laikā arī balss par Jēzu. Tur, kur Jēzus tiek pasludināts, tur arī viņš uz mums runā. Un viņš vēlas, lai viņa vārdi tiek sadzirdēti un no mūsu ausīm tie iet dziļāk mūsu sirdīs. Un mūsu sirdīs palikuši tie dos mums spēju arī ikdienas situācijās būt modriem un rīkoties ar mūsu labā gana nodomu. Bet mēs jau zinām to, ka arī mūsu dzīve nav tāda ganīšanās zaļās ganībās. Nakts plēsēji, viltus gani un daudzas citas lietas apdraud ganāmpulku. Un tā arī kādreiz dzīves situācijās mēs piedzīvojam tā saukto dvēseles tumšo nakti. Sajūta tāda, ka mīļā gana Jēzus nekur nav. Bailes un nedrošības satver visas maņas un sirdi. Neziņa par nākotni nožņaudz spēju normāli uztvert realitāti. Ko darīt?
Kristīgie mācītāji ir devuši tādu interesantu, tādu ļoti neparastu pamācību. Tie sacīja, ka dzīves brīžos, kad neredzi Dieva klātbūtni, tad ņem savas acis un liec ausīs un uzklausi Dieva apsolījumus. Ņem savas acis un liec ausīs. Tāpēc mēs mūsu labajam ganam Jēzum piederošie esam kā tādi, kas neredz ar acīm, bet mēs redzam ar ausīm. Mēs redzam to, ko Jēzus mums saka savos vārdos. Un brīžos, kad dzīves notikumi mūs grib raut uz pusēm, mūsu ausīm būtu jāsadzird labā gana apsolījumi. Es savām avīm dodu mūžīgo dzīvību. Viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās devis, ir par visiem lielāks, un neviens tās nevar izraut no mana tēva rokas. Es un tēvs, mēs esam viens. Tātad mūsu drošība ir tajā nevis, ko mēs redzam, bet vispirms tajā, ko mēs dzirdam. Modrība, gatavība, jā, arī disciplīna, uzklausīt Jēzus vārdus. Tas ir tas mūsu drošības avots un visa pamats. Pret to, ko mēs dzīvē dažkārt redzam un mēs piedzīvojam, mēs varam likt tikai pretī tam visam to, ko mēs dzirdam. Ko mēs dzirdam sava labā gana Jēzus balsī. Mūsu labā gana Jēzus balss, viņa vārdi. Nekā labāka mums nav. Un arī nevajag. Dzirdēt un sadzirdēt Jēzu, tā ir žēlastība, dzīvība un drošība. Lai viņš arī dod svētību un auglību viņa vārdiem, kurus mēs esam šodien pārdomājuši. Amen.